Oi, tas bija interesants ceļš. Dažreiz man likās, ka es gribu jau visu pamest un mācīties normāli, jo apjoms ir tiešām liels, ka tiešām ir jācenšas un nevar vienkārši sēdēt un vienreiz mēnesi pildīt kādu darbiņu. Darbi ir jāpilda gandrīz katru dienu, kas arī īstenībā tur cilvēku tempā. Es ieteiktu vienkārši apdomāt visu, vai jums ir iespēja, vai jūs esat gatavs tādam ceļam, tādam darbam, kur ir tiešām jāpaveic, bet iznākums ir labs. Man patīk, ka es esmu ātrāk pabeigusi visu. Man liekas, ka tās apjoms nav tik ļoti jūtams, jo skolēns tik un tā strādā, vienkārši tas viss jādara bišķi ātrāk, un tas ir vienīga lieta, kas ir atšķirīga. Ja es vēl paliktu skolā, un ja es pie tām vēl mācītos online, tad kāpēc nē? Jo tas skolas grūtība online, es nesaku, ka tas nav grūti, es vienkārši saku, ka cilvēks patēra mazāk laika vispār skolai, ka nav jābrauc nekur, nav jāsēž tie staru brīži. Cilvēks ir pats kontrolē savu laiku, un ja tu saproti, ka šodien tu vari izdarīt, piemēram, 3 darbus un rītu nevari, tad tas ir forši, super. Jā, un ja es paliktu online skolā, tad es droši vien mēģinātu vēlreiz tādu triku uztaisīt. Tā, nākamgad, mācību gadu es jau būšu universitātē Anglijā. Tas ir ļoti uztraucoši, studēšu ķīmiju, mācīšos tālāk. Cerams, ka viss ies labi. Liels paldies!